Dārgie deģenerāti, novietojiet atskaņošanas ierīces bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai. Dārgie deģenerāti, novietojiet iekārtojieties bērnu ļaujieties dārgie deģenerāti, eitanāzijai. Sveiks, dārgais eitanāzijas klausītāji, ar tevi ir tavs mīļākais podcasts Eitanāzija, kuru kā katru reizi vada Anija un Mārtiņš. Čau! Otrs Mārtiņš šobrīd ir Polijā, tāpēc viņš nav ar mums, diemžēl. Esmu divatā. Jā, kā senajos laikos. Viss tā kā pirmsvēstures laikos. Tieši tā. Kā tev ir gājis kopš iepriekšējā ieraksta, Mārtiņ? 6 dienas pagājuši iekas. Tik īsi bija eitanāzijas nedēļa? Jā. Ok, mēs vajag debrūķi. Man bija ritīgi fun nedēļa. Tāpēc, ka bija brīvdienas daudz, un tas nezinu, ka sievai nebija jāstrādā, un mēs varējām kaut ko arī padarīt. Pie manis bija atbraucis Roberts ciemos. Viņš bija bijis ārzemēs, un viņš kā kārtīgs un labs draugs man atveda 2 veidu sierus no ārzemēm, jo viņš zina, kas viņu draugiem garšo. Draugs pastāstīja, kā viņam gājas, izpļāpājāmies. That was a thing. Es biju ar ģimenes draugiem svinēt valsts svētkus, un man bija ļoti humbling pieredze. Mēs spēlējām Viktorīnu un visādas galda spēles ar jautājumiem par Latviju. Tagad tie jautājumi vairs nav tik ļoti ģenerika, kā kādreiz, kad varēja visu zināt. Riktīgi grūti un slikti. Cietos slikti. Bet tur arī baigi traki par visādām Rucavām un Daugavpils cietokšņiem un sēdām un nevienam neinteresē ārpus tā miesta. Jā, ļoti labi. Tas bija. Kas vēl bija? Es centos apstiprināt hipotēzi, ka es esmu dirsrocis, un es to apstiprināju. Man mājās saplīst traukmašīna, un es domāju, teorētiski, es taču varu atvērt, paskatīties, un iespējams redzēt, ka kaut kas nav kārtībā un savest kārtībā. Es gandrīz stundu nopisos atvērt vaļā to veļas mašīnu, traukmašīnu. Atverot vaļā, es nezināju, uz ko es skatos. Es aizskrūvēju ciet, un tā tagad stāv un gaidīs meistaru. Lieliski. Es domāju, kā tas notiek? Man ir jāsaprot, ko es tur redzu. Ja es nesaprotu, kas tur notiek, ko es varu sataisīt, kā es varu zināt, kas ir salūzis. Kā tie cilvēki šādīgas lietas tā es visu? Es arī gribu mācīt. Arī droši vien izmēģinot, jā. Es domāju, ka tad arī pareizi, bet vienkārši tā nav tā prasme. Un meistars varbūt priecāsies, ka tu jau esi atvēris viņu. Mēs aizskrūvējam ciet atpakaļ. Kaunā, kompilni. Tāpēc, ka visdrīzāk vēl nedēļu viņi stāvēs virtuvēm. Mēs saukšu, jāsagatavojās tam zvanam meistaram. Nevar tā uzreiz grābt un zvanīt un to. Skaidrs, ok. Un cik dusmīga bija Krista par to, ka tas apvis vēl vairāk traukuši? Nē, viņi tikai man ļoti motivē, nevis motivē, bet lūdzu, lai es ātrāk tā cietu un neko nedaru, sauc meistars. Ļoti labi, es domāju, tas prātīgāk. Es rīktīgi izdarīju visu, ko var izdarīt, jo tur tie ieteikumi bija daudz un dažādi, iztīri to, sagāzi tā, pakriti tā, atslēdz, ieslēdz, saspaidi. Es fucking visu izdarīju. Tu biji plumbing sabredetā, vai ne? Nē, ir kaut kāds britu santehniķu fórums, kā lielam iemet tās preces kodu, un tur leģita, ka cilvēks ir pirms 18 gadiem atbildējis uz ziņām, un tur cilvēks atbild, ka nestrādāja, viņš atgriežas. Diezgan daudz saturs ir. Okay. Nav tik bezjēdzīgi. Kā tā nedēļa? Ko tu esi sastrādājusi? Diezgan ok, jā, strādāju. Tad es nodevu savu literatūras aprakstu priekš disertācijas, tā kā tas ir labi, viens milestones ir izdarīts, jāpabeidz vēl viens deadline šodien, tad es varu svētu mieru doties uz Latviju svētdien. Jā, vēl mēs bijām uz Angliju. Manai mammai bija dzimšanas diena. Tu man nepārliecinās, tu dzīvo Anglijā. Jā, manai mammai bija dzimšanas diena, un tad es izdomāju tādu dāvanu. Viņa bija domājis, kaut kur varētu aizbraukt, un tad es teicu, hei, man dzīvo Nottinghamā, draudzene Nottingham ir tur, no kurienes ķipa Robins Hoods. Jā.
Un man tur dzīvo draudzene, un viņa ir tetovētāja, varbūt uztaisim kopīgi tetovējumus. Un mēs uztaisījām ar mammu matching tetovējumus. Ugunskrustu, Annī! Oh. Šajos in this economy? Nē, tā ir laimes slotiņa. Nice, smuki. Jā. Visi savās domās tagad sūtam kosmosā labu vēlējumus Annijas mammai? Jā, tieši tā, paldies, viņi noteikti novērtē to. Un jā, tad tas bija interesanti, tur bija ritīgi forši, tur tā pils bija tāda ritīgi interaktīva, un visādas spēles tur bija, un daudz kas par to Robinu Hudu, kaut gan Robinam Hudam gan jau ar to pili nekāda sakara tā īsti nebija. Tieši otrādi. Bet tur bija ritīgi interesanti, tur varēja spēlēt tā kā, ķipa uz kompīšiem, tur visādas spēles, tā kā tur varēja skriet pa pilsētu un tad zakt no bagātajiem un tādā garā. Tad bija loku šaušana, vēl ar kaut kādu koku varēja kauties un tā. Bet viņš bija īsts spēr, tā kā persona, kā eksistē viņš? Vai viņš ir uzrakstīts un... Šķiet, ka jā. Es, godīgi sakot, esmu no tiem cilvēkiem, kas īsti nelasa visus tos aprakstus. Es vienkārši paskatos apkārt, pabaudu mākslu, man patīk skatīties uz vēsturiskiem tērpiem, kādiem apģērbiem, tādām lietām. Tāpēc tur vairāk māmai jāprast, bet man liekas, ka mēs palikām none the wiser pēc tā apmeklējuma. Pat pilsēta bija tāda bišķina, mēs arī tādā pelēkā dienā bijām, paēdām forši 2 dienas, un tā bija mazliet tāds tripiņš projām kaut kur. Cool. Un jā, tad lēnā garā gatavojos došanu ceļojumam uz Latviju Ziemassvētkos. Jau jāsāk pa īstam krāmēt somu. Ķipa, es biju sākus krāmēt, bet man būs tagad vēl jāpārkrāmē, saprot, lai būtu reāli tā kā, lai tu viņu varētu aiztaisīt arī un atbilst svaram. Tā kā tā. Vairs nekas tāds īpašs, man liekas, man nav noticis, jā. Vienkārši kuļos pa to dzīvi, kā sūds pa dirsu. Tā kaut kā, bet mums bija jābrauc tā kā garš ceļš, mēs braucām ar mašīnu, un tā kā es īpaši neesmu atkal pat nedēļu skatījusies, neko, kas bija ziņās, varbūt tu varēsi kaut ko pacelt, bet man bija visādas tā kā teorijas pa ceļam, mēs braucām 7 stundas turp un kaut kāds 6 stundas atpakaļ. Un tad es visu laiku varēju daudz domāt, un ļoti daudz šīs tēmas, ko esmu pierakstījis, ir saistīts ar ceļu, bet pirmā ir tāda, kas ir manas mammas konspirācija teorija, ka Arnis Krauze ir nāves ragana. Viņš intervē tos vecos cilvēkus, un tad neilgi pēc tam viņi visi nomirst, bet es mammai cenšos teikt, ka tas ir tāpēc, ka viņiem, 90 cik gadi. Iedomājies, tu esi vecs cilvēks, un tev atnāk tā kā īziņa sveiki šeit, Arnis, es jums uzzvanīšu. Uzzinu, ka ir tavs laiks. Jā, lūdzu sargājiet Raimondu vai arī viņš ņem to enerģiju no tiem veciem cilvēkiem un nes viņu Raimondu lai ilgāk dzīvo. Make a wish, make this happen faster. Kaut kur Bauskā ir tanti, kas tā kā, ir iespējams jau dzīves nogalē un viņas pēdējā vēlam ir satikt viņu. Jā. Nē, esat bijis tā kā Lilita Ozoliņa laikam, tad vēl bija tā, nevis Tabaka, bet Monika Zīle. Jā. Tas bija rēcīgi, ķipa, es vienkārši sēžu savā istabā, kaut ko bakstos pie datora vai ko tam līdzīgi, pēkšņi es dzirdu no virtuves lejā. Nē, tas ir kaut kāds pizģets vienkārši. Kas noticis? Monika Zīle nomirusi. Es vienkārši mammu nopietni tā kā lūdzu, tā kā pataup šis. Nezvani Arnim Krauzim, viņš nav vainīgs. Emocionālās reakcijas kaut kam citam. Ja, es tā pārbījos reāli. Ak, Dievs! Tā kā tā, un jā, tā kā lūdzu sargājiet savus vecos cilvēkus no Arņa Krauzes. Tā ir tā meme, kur tā nāve iet gar vairākām istabas durvīm, un tad uz katras no durvīm tad tas cilvēks, kas aizgājis pēc viņa. Jā, reāli. Vēl viena lieta, ko es gribēju aprunāt, kas ir saruna, kura mums notika Nottingemā, kad es satiku Lauru, savu draudzeni, kur ir tetovētāji. Viņi dzīvo ar 3 citām meitenēm, tā kā komunālajā dzīvoklī. Un kamēr mēs bijām restorānā, viņai rakstīja, ķipa grupas čatā, kaut kāda drāma sākusies par to, ka toaletes papīra pārāk daudz visi lieto. Man tā kā, un tad man radās tāda doma, cik ir par daudz,
Jo es bieži dzirdu šo te, ka toalettes papīru par daudz lieto, bet ja tu lieto daudz toalettes papīru, tad tev viņu vajag. Jā, tas nav. Tas ir, nav tāds noteikts. Jā, nav tāds noteikts daudzums, tā kā, es nezinu, vai arī ir tāds noteikts daudzums, cik ir labi lietot toalettes papīru un cik ir pa daudz. Cik pa mazu varbūt. Vēl jau ir viens, ka tu konstatē to, ka tev kāds līdzcilvēks lietot tavuprāt par daudz, bet tad ir vēl jāsasniedz tas līmenis, lai tu to publiskā čatā vēl pacelt to jautājumu. Jā, es nezinu. Kā tas traucē? Tas tā kā dārgi kopējā budžetā tas izsakās vai... Laikam, Laura teica, ka viņa vienkārši pasūta 72 rūļus no Amazonas un tad pārējie sametās. Bet, Dievs, Tad, es teicu, ka tad katram ir jāiet ar savu rullīti, vienkārši tolet, citu variantu nav. Un tad ciemiņiem arī no sava ruļa ir jānoplēš loksnes. Nē, tas tā jau tikai tā ar savu jānāk ir. Jā, vai ciemiņiem jānāk ar savu tolet. Ar to romiešu birsti to. Jā. Tieši tā. Tāpēc tā kā manā uzturē nav par daudz, varbūt tikai par maz. Jā, tas vienā virzienā tikai iet. Jā. Vai arī tur ir varbūt tas cilvēks nav apgūst to tehniku, viņš tā kā mūmija savu roku ietina un līdz elkonim un tad dod virsū kaut ko. Bet realistically tā nav. Tā kā tas nav iespējams. Es nezinu. Es neprasīšu, cik tu lieto, vai es neatbildēšu, cik es lietoju, bet lūdzu atpišoties no citu toalettes papīru patēriņu. Jēziņu. Vai arī nostrādājiet boundaries kaut kāds. Kā varētu, ko vēl vajag iestrādāt rullī iekšā? Kā to produktu uzlabot? Uzlabot? Nē, varētu būt kaut kāds atgādinājums pēc citratām sloksnēm, ka hei, stop. Tu atceries, cik maksāja šis iepakojums vai ko tādu? Viņam tam rullī vajag iekšpusē varbūt kādas rieviņas, lai ergonomiskāk var satvert viņu. Jā. Masāžas bumbiņas kaut kāds. Ja tad viņi var pēc tam arī izmantot kā pocket pusī arī. Jā! Pavisam noteikti. Pusstundu siltā ūdenī un var dot virsū. Kurš sev cienošs kungs nav vēlējies izdrāst toalettes papīru? Lai akmenmet pirmais, kurš. Tieši tā. Labi. Tad ir vēl viena lieta, par ko es iedomājos, esot Nottinghamā. Tur bija daudz, tur bija elektroskūteri un elektroriteņi, kas šeit nav novērojami parasti. Un man ienāca tāds risinājums prātā. Arī automašīnas elektriskās ir tā, ka tu nedzirdi viņas, ja viņas tev... Jā. Ir kaut kāda tāda skaņiņa. Tu principā dzirdi drīzāk riepas, kā viņas brauc pa bruģi, nekā dzirdi paši elektroauto. Jā. Tad kā varētu šo risināt gan tā kā to elektroauto, gan skūteri jautājumu, ir tā kā pieslēgt viņiem kaut kādu motorizētu skaņu. Jo tad, es nezinu, vai tev varbūt kāda ideja, kādu citu skaņu varētu? Velosipēdiem kādreiz sētā darīja tā, ka paņēma plasmasas pudeles aplicināja un iespiedz tā kā priekšējai dakšai pretēji tam virzienam, kā griežās, un tad viņš tā kā tarkšķēja. Tāds risinājums. Kaut kas jāliek spieķos ir, vai ratos tiem riteņiem. Tāpēc, ka tad, es domāju, nebūtu attaisnojums tiem cilvēkiem, kurus notriec skūteris, jo viņiem tur piezagās, vai tie cilvēki, kas tur drausmīgi izbīli rāda. Tā kā Rīgā tā regulāri, tu brauc ar skūteri, cilvēks skatās, kā es nezinu. Es Boltam varu piedāvāt to, ka tu vari izvēlēties to tīmu. Viens no tiem varētu būt un tā taurīte. Ļoti labi, jā. Vai arī tiešām velosipēds, ka viņš tarkšķā automašīnas randas, ka tu gāzē. Vai arī pašam, tad, kad tu brauc ar... Tu vari izvēlēties pats, ka tu nodrošini to skaņas efektus. Jā. Helikoptera skaņa arī man spēc varētu likt. Bet tas būtu jocīgi, ja cilvēks sākumā augšā skatītos, varbūt nevis aiz muguras. Pusautomātiskā ieroča skaņa arī noteikti. Jā, Rēzaknei. Jā, starp citu. Rēzaknē notika slepkavība. Jā, cilvēki nevarēja allegedly sadalīt stāvvietu pie veikala. Tāpēc? Jā, bet Twitterī, tas visdrīzāk nav patiesība, pieņemsim to tā, bet bija rakstīts, ka tas konflikts esot aizsācies pie tā kā citā vietā.
Protams. Esot cilvēki aizbraukuši pēc tas cilvēks, kurš nošāva, nesot tā kā sadirsies ar to cilvēku, viņš bija atbraucis risināt iepriekšējo konfliktu. Nu, un atrisināja. Ak, Dievs. Tagad varēs sēdēt. Cerams ilgi. Nu, tā kā mums tiešām ir kaut kas jādara to roadrage, dāmas un kungi. Man liekas, ka mēs jau vienu soli par tālu esam. Bet tas ir ego jautājums, ne? Ego jautājums? Nē, nu vienkārši tad, ja tavu ego satricina kaut kāds parkošanās jautājums, tad, nu, iespējams, ka tev nav jābūt varbūt pat sabiedrības locekli. Jā, varbūt pat ir labi, ka viņš cietumā. Jā, bet tas mehānisms ir ļoti sāpīgs, kā mums izņemt no sabiedrības tos cilvēkus ārā. Un tas būtu tagad pēc tā cilvēka nāvas tikai, exactly, jā. Tāpēc es saku, ka varētu risināt, tā kā saknē, nevis pēc tam, kad kādu nošauj. Ties cietumos jau var kādreiz beigsies vieta. Liepājā taču jauns būs. Tad izņemiet visu, ko es teicu pirms tam, lai tik liek cietumā. Tie, kas sēž uz mūžu ieslodzīti Jelgavā, Rīgā, es nezinu, kur vēl mums ir viņa kaut Daugavpilī, viņi tā kā gaida to Liepājas cietumu, ka būs jauns, siltāks, sausāks spots un varbūt virtuvi tīrāk un, viņi kā es tieši par to pašu domāju, jā. Tipo 99. gada klase, tagad pārceļas uz jauno Liepājas cietumu. Jā. Viņi testē, respektīvi, kā testē, viņi pārbauda, kā tur ir, ja ieslodzītie vai būvnieki sākumā pārnakšņo. Tā kā tiltu, kad uzbūvē tiltu, tad, laikam, tas tilta projektētājs vismaz tāda pasaka ir, ka zem tilta sēž laivā. Wow. Es nezinu, vai tā ir patiesība, viņa jau, ka nē. Bet žēl, ka uz jumtiem nestāv tie projektētāji. Uztam citu rīt ir gada diena. Jā, bet es vēlos visiem uzsvērt, ka nav Zolitūdas traģēdija, ir Maksims izraisītā traģēdija. Jo Maksim tur ielikus ir krietni daudz līdzekļus, lai mēs viņu sauktu par Zolitūdas traģēdiju. Sauksim par Maksims izraisīto traģēdiju. Maksims izraisīto, jā. Tieši tā. Un upurus par Alda Gobzena mapistējiem upuriem. Tā, lai viss būtu godīgi. Bet, ko es biju sākuši teikt, tas jau aizmirsu. Piedod. Tas nekas. Nu, man ir vēl viena lieta, ko es iedomājos, ka tā vietā, lai mēs signalizētu, piemēram, satiksmē vai ne, lai mēs signalizētu tur, vari braukt man garām vai vēl kaut ko tādu, piemēram, ja tu iesēdies starp fūrēm un tu neredzi, kā apdzīt un tam līdzīgi, tad būtu forši, ja uz mašīnām aizmugurē būtu tāds digitāls panelis, kurā tu vari ierakstīt kaut kādu, tvīta garuma tekstu. Piemēram, tur paskaidrot, kāpēc tev kaut kas tur vai atvainoties vai kaut ko tādu, un ka tu varētu savadīt kaut kādas jau ziņas pirms tu brauc, un tad vienkārši nospiest. Jā, vai jauku ceļu, vai ko tādu. Pie mums tas būtu savādāk. Tur būtu, kas ir ruskī, un visi šitie. Tas, kas parasti ir zem numurzīmēm, tajā rāmītī, tad viņi to tekstu visdrīzāk tur turētu. Varbūt tas viņam būtu jāiet caur kaut kādu policijas sistēmu, ka tu nevari ķipt tā kā, Tur vienkārši būtu ģenerika kaut kāda, iedotie templēti, kaut kādi 30, no kā tu vari. Jā. Es zinu, ka kādam būtu noteikti būbīs vai kaut kas tāds rakstīts. Fuck fuel economy. Jā. Bet man liekas, ka tas būtu labs risinājums. Varbūt tas mazāk avārijas izraisītu, ne? Kaut kur varbūt tas palīdzētu. Kā arī tu jau tāpatās skaties braucot citai mašīnai pakaļā, liela daļa savu ceļu, tas vienkārši būtu interesantāk arī. Bet varbūt tad varētu man tweet timeline, tur likt, lai es varu lasīt tweets un braukt. Tas nebūtu labāk, ka tu vari pieslēgt savu Twitteri priekšā braucošās mašīnas. Jā, arī tā varētu, jā. Vai varbūt tur vajag projektorus savus mašīnas un fūrēm, tā kā atskaņot, tā kā filmu tur laist, un tad tu lēnām dudina aizvējā fūrē un skaties filmu. Jā, varbūt tas noteikti neizraisīs vairāk nāves uz ceļiem. Neticu. Noteikti nē. Šonadēļ bija video, kur Venipaka kurjeru busiņš izpildījās uz šosejas. Vai tu to video redzēji? Es neredzēju to video. Kas tur bija? Twitterī bija kārtējais sašutums par to, kā uz ceļa uzvedās cilvēki. Un parasti es tos video skatos, man tāds, bet nekas baigi traks jau tas nav. Bet par šo video bija tāds lielāks cepiens. Bet es tos video neskatos, jo vienā brīdī viņi visi kāds vienkārši nemāk braukt un tad pārspīlē. Un par šo video bija baigais cepiens, un es paskatījos, tur legit fujaks, apnicis dzīvot ir. Riktīgi tuvu nāvei. Viņš un vēl daudz citu bija. Tur bija tā situācija, kad ir ķipa divas joslas, un tad ir tās
blakām, ķipa tie hard shoulderi, pa kuriem mēs, braucam tādi, kā tas būtu parasti. Josla, jā. Jā. Nē, šoreiz bija 2 joslas, un viņš pa vidu tā kā 3. joslu sev uztaisīja. Un tā kā mūzum jūra pavērās. Un cilvēki tā kā laid viņu garām, jā? Vai tev sajā būs, vai jāšķirās. Ļoti traki. Uz izmeklēšanas laiku, laikam, tas fujiks ir atstādināts no pienākumiem. Es nezinu, ko viņi tur izmeklēs. Tur viss ir acīm redzami, ka tur nevajadzētu viņam turpināt pie stūras būt. Bet Venīpak, tie ir kaut kādi kurjeri vai kaut tāds? Tie ir kaut kādi kurjeri, jā. Sūtiet savus temu huiņus, Paši jūs izraisat visu šās situācijas. Ko tu vēl esi redzējis Twitterī šodien, kas bija tāds? Follow-ups par to dāmu, kas pazuda. Nav atrasta? Nav atrasta, nē. Okay. Bet es pa laikam tā kā runāju ar savu partneri, piemēram, tā kā par to, kā meklē un jā, bet ja ir hide and seek čempions 23. gadu, tik grūti. Jā. Nē, tā kā ļoti maza ir tā iespēja, ka viņi ir kaut kur tālāk par kaut kādu kilometru rādījus no tās mašīnas. Statistika liecina, ka parasti tas ir. Un vienkārši tā kā tās cilvēku ķēdes, ko viņi tur taisa, viņi jau netaisa tā kā pilnīgi nesalo, tur ir ik pēc cik tur tiem metriem, un tad mežā ļoti grūti esot. Vienreiz nepacel galvu un. Jā, exactly. Labi, pacelt galvu vai 10 points, tā kā ir pagājuši cik tur tās nedēļas, tur vairs nav ko skatīties, ja arī kaut kas būtu karājies tas, tīri pēc bioloģijas. Es nezinu, tā kā ļoti, žēl, protams, un gribētos, lai atrisinās šis, lai var likt šo cilvēku pie miera vienreiz. Tu par Twitter prasīju, es tieši pirms ierakstu vienu tvītu nokopēju stikijā, lai varētu nolasīt. Riktīgi. Vakar pacienta tuvinieki, dakteri sievieti, pēc jaunumu paziņošanas brutāla piekāva. Jā, es neredzēju tvītu, bet es redzēju rakstu. Jau bija raksts, Delfos, kur tas bija, kas tas bija? Delfos, man liekas, vai TVN tā bija, es nezinu, kur tas notika, bet es, protams, neatveru un nelasīju, bet gan jau, ka tad jau turpināsies Twitterī sarunas par to dienu laikā. Interesanti, kādas jaunumus viņi saņēma. Ne, tas jaunums, tas ir ritīgi tā labs vārds jaunums. Ķipā, jūsu vecmā viņai ir vēzis. Ak, tu, kam man šurpu? Arī, ķipā, nedod Dievs, viņai tur iedeva kādu vakcīnu, varbūt tāpēc, kādām tiesībām jūs devāt viņai dzīvību glābjošu vakcīnu? Jā, traki, kaut kā nav man galvā bijis, ka varētu klopēt dakteri. Gan jau, ka tu esi to iztēlojies pie sevis, bet tu nedarīti to. Nē, man ir viena no sāpīgākajām atmiņām. Dakteris izstiepa roku, un es viņam iedevu 5. Viņš prasīja termometru atpakaļ, es biju bērns tajā vecumā. Man likās, ka viņš tev prasa ķipa kukuli. Nē, viņš tā kā prasīja atpakaļ termometru, un viņš izstiepa to plaukstā. Mālacis, Mārtiņ. Man prieks, ka tu esi nodzīvojies līdz šim vecumam. Viss tomēr ir kārtībā. Labi. Ko lai vēl runā? Mums ir ļoti forša Patreon epizode. Mums būs tagad tāds jauns koncepts, par ko jūs varēsiet. Kaut gan laikam jau man ir jāpasaka šeit, kāda ir tā ideja, vai ne? Noteikti. Cilvēkus. Atkarībā pēc, tā kā montēšanas scheduliem vai whatever, mūsu nākošā Patreon epizode būs pirmā sērija tādām sēriju epizodēm, kur mēs tā kā intervēsim dažādus viesus. Un raidījums sauksies 69 debili jautājumi ar eitanāziju. Jūs Džiliņģeru video esat redzējuši? Tad pilnīgi pretēs tam. Jā. Mēs uzdosim stulbus jautājumus cilvēkiem, tad viņiem būs pēc iespējas vairāk jāatbild stundas laikā. Un mūsu pirmais viesis bija Edgars Bāliņš. Protams, kurš gan cits varētu nākt kā pirmais viesis. Mūsu podkāstu krustāvs, es pat varētu teikt. Un bija diezgan jautri, jo, lai gan mēs nedrīkstam atbildēt paši uz jautājumiem, jo jūs saprotat, ka tā kā tad būtu mazliet apnicīgi, ja mēs katru reizi atbildam uz vieniem te pašiem jautājumiem. Mums rosījās diezgan sarunas, man liekas, un bija diezgan interesanti uzzināt
par Edgaru tādas lietas, ko, es domāju, viņš nav atbildējis citos podkastos jau. Tās patversmes, kas viņam dzīvnieks izsniedz, noteikti atpakaļ gribēs viņas pēc sievas. jā, tas gan mums jādod trigger warning ir, bet jā, dodieties uz Patreon, un es nezinu, kur no šīm epizodēm būs pirmā, bet es domāju, ka būs ļoti laba epizode nonetheless. Tālūk, ja mēs runājam par Patreon, tad es varētu pie reizes pateikties jaunajiem šīs nedēļas Patreon lietotājiem, tā ir Āna un Ketlīna. Hello! Hello! Un vēl ir lieta, ko es katru reizi atkārtoju, un tā ir heitanāzija. Vai tu esi kaut ko sagatavojis šai nedēļai? Manī nekas neraisīja tādu. Ja neskaita tas, ka tā man dirsrocība, jo es reāli parasti nebūtu saņēmies un to darījis, bet es šoreiz saņēmos un notika tas, ko es arī sagaidīju. Nē, nekas cits man... Nē, ir gan. Fakinais printeris apēda lapu, un es viņu dabūju pirkstiem lasīt no aizmugures ārā pa gabaliņiem, lai es varētu nākošo lapu izprintēt ārā. Es biju tik fucking dusmīgs. Es ienīstu to ierīci. Ja tieši tev atrodas mājās pašam savs printeris, kuram tu esi ieguldījis pats savu naudu, viņš vēl tā piederš tev, tā kā... Rīktīgi, suniski sajūta ir. Pretīgi. Bet kas tev vēl ir jāprintē mūsdienās? Mēs uz dzimšanas dienu devāmies dāvanas biļete vai kā tu pateikt, dāvana karti. Jā, skaidrs. Tu to vajadzēja. Respektīvi, jā, visādiem it kā liekas, kam printeri vajag, bet tā salacās diezgan. Un man sāka besīt arī tās lapas likt iekšā, tie printeri, jo... Jā. Viņš mūžīgi atkal to pirmo lapu kaut kā hujovu apēd, un tad jāstrīdās ar viņu ir. Tu jautā, ko printēt? Ja ir bērni, tad ik pa laikam prasa tēti izprintē, un tad vienkārši tas bērns zina, ka var izprintēt, un tad viņš iedomājas kādu dzīvnieku vai kādu tēlu vai kaut ko, un tad ik pa laikam kaut kas tāds ir jāizprintē. Nu jā, tad var saprast. Bet jā, printeri. Fuck printeri. Lūdzu, printeru zinātnieki kaut ko dariet lietas labā. Es kaut ko atkal biju iedomājusies, bet aizmirsu, tas nekas. Un šodien kaut kā mēs izlikām tik daudz Patreon epizodē, ka spēks pietrūkst. Ko es heitošu? Citus satiksmes dalībnieks, tā kā ir bailīgi atrasties uz ceļu. Tā kā sēdēt arī kā pasažieriem. Visu to vērot. Vēl es tā kā nevaru, protams, man vēl nav tiesības, joprojām nav. Un visu laiku ir tas par to braukšanu tumsā, man ir ļoti jocīgs sajūts. Bet, tad, kad tu sēdi šoferu pusē, tad tev citādā kaut kā tu fokusējies uz to savu braucamo daļu. Nevis skaties pretīm braucošās mašīnas lukturos. Un tā kā man to sāpēja acis, jo es sēdēju šajā ceļojumā priekšā, un man tiek bija noguruši acis, jo bija traki. Es varu pasūdzēties, man ir kaut kādi izli acis muskuļi, respektīvi viņi neatslāpst un neiespringst, kā vajag pareizi. Tā acis zīlīt, laikam gaismā saraujās, lai mazāk lai tiek iekšā gaisma, un tad, kad ir tums, viņi izplešās, lai pēc iespējas vairāk gaismu varētu absorbēt un redzēt. Un man tie muskuļi, laikam, nestaigā, kā vajadzētu staigāt pareizi, un ja tumsā ritīgi sāpīgi ir, ka tās gaismas acīs dod iekšā. Es te reāli neticu, ka visiem tik traki ir. Man tā liekas, tas būtu atrisinājums. Tad tu nebrauc parasti tumsā. Protams, ka brauc, vienkārši noskaita tāvreiz un dod virsū. Man liekas, standarta procedūra visiem ir. Jā, vienkārši tas, ka... kaut kā tas, ka nav consistency, pat šur tur ir lukturi, šur tur nav. Tas ir stulbi. Kāpēc nevar visu apgaismot? Ir fucking 21. gadsimts. Jā, vai ne? Bet zini, ko es izdomāju, Mārtiņ? Ka es mācīšos un likšu uz automātu tiesības. Go for it. Tāpēc, ka, pirmkārt, 3000 reizes ātrāk to var izdarīt. Dahujiem mazāk jādara. Man liekas, tas sods par ne tās kategorijas arī ir kaut kādi pārdesmit eiro jolo. Tas pats, kad pēdējoreiz to kāds pārbaudīja kategoriju? Nē, es vienkārši domāju, tā kā, tad, kad, man vienkārši arī šobrīd nav tam visam, laiks un nauda. Vienkārši tad, kad man būs, tad jau es varēšu arī, aiziet nolikt manuālo, Tu nenoliks, brauc vienkārši ar automātu un viss, Bet es domāju, tā kā drīz jau visas mašīnas tāpat būs automāti, right? Mēs pie tā ejam. Es nezinu, diez vai. Jā? Es nezinu, man būtu teikšana, visi viņi būtu automāti. Paldies. Vienkārši dzīvē jābūt vieglākai. Nē, ja pirms 10 gadiem tas liktos, nokārtot arī manuāli, tagad liekas,
nopērst pēc tam bambāli, kas ir automāts un brauc. Jā, tieši tā. Vienīgi gaļaks būs, ka kādreiz, bet tad tavu draugu būs vainīgi, ka viņi lohi ir nopirkuši mehānisko kārvi. Viņi gribēs, lai tu viņus stūrē. Jā. Ar mani jādraudzēs tikai tiem, kas māk ar automātu braukt, kur māk tikai ar automātu braukt, kur brauc tikai ar automātu. Tā kaut kā. Ok, labi. Ir vēl kāda lieta, ko mēs katru reizi atkārtojam, un šoreiz mums ir pulka, ko lasīt, tāpēc es atļāvos mazliet saīsināt priekšpus epizodē. Tie ir klausītāji jautājumi katreiz pirms ieraksta. Mēs jums pajautājam, kas ir kas tāds, ko jūs vēlētos, lai mēs apspriežam, kā to var izdarīt. Ievadot šo jautājumu Facebook grupā. Facebook grupu var atrast arī pavisam vienkārši. Zem katra ieraksta ir links, kuram pieskaroties tu nonāc Facebook grupā, vai arī Facebook meklētājā ierakstot vārdu eitanāzija, mēs atradīsimies. Šonadēļ jautājumi ir sekojoši. Toms raksta: idejas Ziemassvētku dāvanai ģimenei, bet gribu tikai no depo veikala, jo lētāk un ideāli, ja tas ir praktiski, ja tās ir praktiskas. Lūdzu, rakstiet jautājumus labāk. Mana ideja būtu katram ģimenes loceklim uzdāvināt kādu detaļu no egles, respektīvi vienam egles kāju, vienam plasmas egli, vienam lampiņas, un tad katrs vēl kārā un saliek egli. Jā, tas ir nice. Tad pateikt, tā kā nepērciet egli, un mēs izdekorēsim kopā. Būs, vakar beigās būs, jūs redzēsiet. Jā, būs Ziemassvētku brīnums. Nice. Tā ir laba doma. Bet īstenībā tā kā depo ir, cheating, tāpēc, ka depo var, jebko nopirkt. Tur jau šmigoni pat tirgo. Jā, šmigoni, fucking, tev kaķa gultu vajag. Protams, ka depo ir dēļus, dažādās krāsās arī ir. Viņš pretī maču paliek par Walmartu. Jā. Tā kā, es nezinu. Kad būs pirmā aptieka kādā depiņu stūrī, tad mēs esam tur. Bet man liekas, ka depā var noteikti nopirkt kaut kādu šo te paracetamolu un viss pārējais hujāts. Mums jau nē, mums laikam Latvijā nevar zāles tā pirkt, tikai kaut kāds uzturbagādinātājs un vitamīnas. Man tā liekas, ka tas tāds gan jau kā aptieku lobijs, jo nedod Dievs to ar ibumetīnu pārdozēs. Tas gan. Bet to man liekas, ka Mārtiņa ideja bija ritīgi laba un tiešām radoša. Un tā kā jebko, ko jūs varat kā kopā izdarīt, visa ģimene salikt kopā kaut ko, jebko pa detaļām nopirkt, man liekas, ka ritīgi zai viss. Tā, Iveta raksta, kādu grāmatu tagad lasāt? Es lasu grāfu Monte Cristo. Es viņu reiz gadā lasu, tad tas ir tā reize. Man liekas, ka katru reizi, kad ir šis jautājums viss uzdots, tas atbildēs grāfs Monte Cristo. Interesanti. Es joprojām lasu Vēju vārdu, bet man ir palikuši kaut kāds 200 lapas, un es plānoju izlasīt līdz braukšanai uz Latviju, tāpēc, ka tad es varēšu saņemt otro grāmatu, kad es būšu uz vietas un sākt lasīt to. Bet jā, ir vēl kaut kāds kaudzītāji, kas man stāv, kas man ir jāizlasa, un tā kā es esmu pievērsies šai lasīšanas lietai, tad es ķipa biju paņēmusi viņu līdzi tagad, kad mēs ar mašīnu braucam, bet arī, nevienu brīdi nepalasīju, vai tur galva rēpst, vai pārāk tumšs, un tad negribās to gaismu slēgt iekšā, un tur, un bail. Tev vajag ar knaģīt to lampiņu, ko piesprauž pie grāmatas klāt. Vajag, vai to uz galvas, ko uzliek. Tā makšķernieku lukturī. Makšķernieku lukturīt, jā. Dairis raksta, kas ir tava rīta rutīna, izkāpjot no gultas pirms dodies darbos? Ko no tā tu labprāt mainīt, vai arī gribētos sadarīt mazāk, vairāk? Pamestas nodroči. Tas ir labā rītā. Nav jau tas vecums, kad ar telti ceļās. Tur tā lieta, ka nav jau. Es rītīgi gribētu būt tas fujiks, kas ceļās 6, aiziet līdz jūrai un noģamī. Respektīvi būtu kips. Es gribētu būt kips. Bet nav jau nekā. Es no mājām strādāju. Ja man ir kāda rīta jāvada bērni, tad es aizvedu bērnus. Ja man nav jāvada bērni, tad es vienkārši esmu mājās un ceļos, kad man kāds no manis kaut ko grib. Es arī strādāju no mājām. Man rīts parasti iesākās tā, ka es atveru acis, ieslēdzu kompi, apskatos, kas telefonā jauns, eju uztaisīt tēju un sāku strādāt, principā. Ja vien man nav kaut kāds mītings ļoti agri no rīta, Latvijā normālā laikā man ļoti agri no rīta, tad jau es esmu nomazgājusies, izmazgājusi galvu, sakrāsojusies un jau sēžu ar tējas krūzi, kūpošu rokās. Bet tās rutīnas, vismaz grāmatas, ko esmu lasījis, saka, ka baiga
Tas būtu baigi svētīgi, ka tā rutīna ir, kā uzsākt to dienu vienu. Tas gan. Nu, vienkārši man liekas, ka liek justies mazāk doomed, I guess. Tad vajag pamainīt kaut ko tajā rīt rutīnā. Es varbūt gribētu, ķipa, ka es varētu kaut ko brokastīs apēst, ķipa. Bet tādu arī, ar ko tu nejūties, ka, ja es ēdīšu ceptas olas, viņas viss ir taukainas, tā tālāk, viss slikti. Tev ir tas, tev ir tas iemesls, man ir slinkums. No rīta, arī slinkums, jā. Ja man būtu reāli, esmu labākās brokastas dzīvē ēdis Ļvivā vai Ļvovā, kā tagad polikt korekti teikt, tas ir, kurš ir pareizais variants. Viņiem Rācnamā ir rīktīgi nice restūzītes un tur brokastas episks. Ja man tādas katru rītu būtu, es brokastas ēstu, bet es ikdienā viņas nēdu, un tas, ko es gribētu ēst, man pāris slinkums taisīt, un tas, kas ir viegli uztaisāms, to es negribu ēst. Piemēram, es esmu arī teikusi, ka visi fucking brokastu ētieni sastāv no piena produktiem, un tas man riebis. Es tagad ēdu, ķipa, Kellogsu ar Alpro jogurtiem, tā kā dažādiem. Un arī tas tagad sāk apnikt. Ņemēs jārā. Bet zini, kā tā ir tā nabadzība, ja tev būtu savs privātais pavārs. Jā, tas gan. Tad varētu katru dienu paģērēt kaut ko. Tālūk, Ivars jautā, vai eitanāzijas ikgadējā rāciņu raža jau ir apsekota? Zelta rāciņus mēs parasti, man liekas, ka darām decembra beigās, janvāra sākumā, tā kā nākošais mēnesis man noteikti būs vēl busy ar to, ka man būs jāatcerās visas fucking epizodes. Tagad tie apraksti ir bišķiņ labāk, tām epizodēm es jau padomāju šogad, lai man nav jāklausās speciāli, bļaļ. Bet tas, tad jāveido aptauja, jāaptaujā eitanāzijas vecajo pulks un viedo padome. Viedo padome, tieši tā. Rāciņi būs. Katru gadu ir zelta rāciņi. Tu par tām epizodes aprakstiem ieminējies. Internetā šobrīd kaut ko cīnās cilvēki par to OpenAI valdi, tam uzņēmumam. Tas esot šobrīd karsts kartupelis, ka tur kaut kas esot atlaists un kaut kas esot arī iet projām. Un tie iemesli esot neskaidri. Interesanti, kāpēc tu piemini AI pie aprakstiem? Pati visu? Nē, man vienkārši, vienu brīdi, es kādreiz pati rakstīju viņus, un tad man ritīgi apnika, jo, tās idejas aptrūkstās, un arī tas, ka jāpiedomā pie tā, lai viss, kas tika runāts, tiktu pieminēts. Un es tagad pierakstu priekš ChatGPT. un tad es izdomāju, būs rēcīgi, viņš tā vienmēr awkwardly saliek kopā, tur, un tad es vienkārši lieku tāds, jā. Bet tas vairāk priekš manis ir. Jūs jau paši zināt, ka no šīm epizodēm nekad nevar, bļaļ, saprast, kas tur būs. Nosaukumā tur, bļaļ, zvaigžņu poniju purkšķi, bet saruna par kaut kādu holokaustu. Tā kā visu epizodi. Bet, jā. Tas tāds behind the scenes ar eitanāziju. Rināls raksta, ko tagad dara cilvēki, kas gadus atpakaļ tirgojās un vervēja cilvēks Avon un Oriflame piramīdas schēmās? Urbāns ir Polijā. Viņš apsako savus. Es domāju, ka viņi ir kādā citā tajā schēmā, ne, bet tirdzniecības tīklā. Jā, jo īsts darbs jau nahuj nav jāmeklē. Kāpēc, lai to darīt? Tas ir tik stulbi. Bet te jau atbild, ka NL un Čogan, es nezinu, kas tie tādi ir. NL laikam kaut kāds uzturbagātinātāji. Virtuvs tīrāmos laikam. Okay. Vēl jau bija Amways, par ko mēs arī esam runājuši. Atrodās tam sievietēm, ko darīt. Daļa ir kaut ko arī sapratušas, aplauzušās un... Jā, tam es gribētu ticēt. Bet ir kaut kāda dokumentālā filma, ne par visiem šitām. Noteikti, ka ir, bet bet tā ir lētā dzīves universitātes mācība. Cik tas tev var izmaksāt? Tu iestājies tajā tīklā, pasūti kaut ko, neiztirgo, viss. Hustlers University, jā. Burtiski. Bet vēlam veiksmi entreprenorām. Kristīna raksta, kāda ir pirmā filma, ko jūs redzējāt kino? Viena no pirmajām atmiņām ir man Space Jams. Bet esmu bijis arī uz Flabber kinoteātrī, kas arī ir ļoti veca filma. Vienkārši jāpaskatās, kur varētu būt vēl Multi un Herkules man nāk prātā rīktīgi veca. Man bērnībā māma strādāja kinoteātrī, Tas tā kā karuseļos ar māmu strādā, tas pat gandrīz. Jā, un mēs ik pa laikam tikām vēst, laikam, uz filmām par velti. Nevis vēst, bet mēs vienkārši, nebija laikam, kas pieskatīts. un es atceros vienu reizi,
ka es redzēju Ēģiptes princi, bija tāda multeni laikam, un Aladins, es atceros, nē, kāds ir, vienkārši viņi saucās Ēģiptes princis, un es to ļoti labi atceros, tāpēc, ka es laikam apsaldēju ausi vai ko tam līdzīgi un biju slīmu pēc tam. Jā, mums uz kinoteātri ir jānāk ar savu siltumu līdzi. Jā, joprojām. Nevajag paļauties. Vai pudelē, vai kur. Bet mēs saprotam, ka tā tas ir, un mēs apmeklējam tur ķinīt tāpatās, jo Tieši tā. savādāk Mums nebūs. Praktiski tas ir brīvdabas kino. jo visi debesu dievi tur citreiz paviesojas. Vēl man šķiet, ka mazo Stjuartu es redzēju. Varētu būt Man ar to tādu Eldorado. To es nezinu, kas tas ir. Es vakar redzēju rēcīgu memi, kur ķipa tā kā ir tā ģimene no Stuart Little, tāda uzzīmē, ķipa, un šeit ir visi tie bāriņi tā tālāk. Vai cik žēl, dodiet mums to žurku. Tā, Andrim, tāda matemātisks jautājums, cik sklandraušu jāpēd, lai drīkstētu uzlīmēt uz auto latvietis? 6 līdz 8 gadā, ne? 6 līdz 8 gadā, ok. Es esmu stipri par mazādu sklandraušu šogad. Vai tev uz mašīnas, uz tava automāta mašīnas būs latvietas uzlīme? Man būs sklandrauss uzlīmēts. Jaupans povans. Tetovējuma ideja. jā, tieši tā. Gatis raksta lasīja, ka esot nostāsts par to, ka Rezeknē konflikts ar bēdīgām beigām vienai pusē, esot izvērties, kā es jau teiktu, ka abām pusēm bēdīgi, esot izvērties, jo vīri nevarēja sadalīt autostāvvietas. Atcerēsimies arī par kinoteātra incidentu, par ko jūs būtu gatavi kādu nošaut, tikai nepareizas atbildes. To drīkst atbildēt? Nevienu, bet es priecājos, ka man nav ierocis. jā, es domāju, ka daudz cilvēku priecājas, ka man nav ierocis arī. Bet tas kino prikals, es nezinu, kāpēc redzēju kaut kādu vai nu screenshot vai kaut ko tādu par to keisu, ka viņš bija laikam vēl centies vai no apžēlošana vai samazināt termiņu vai kaut kas tāds. Bet es nesapratu, tas ir svaigs vai tas ir kaut kāds vecs daļa šī keisa izpildēs. Būtu tā kā rēcīgi, ka viņš vēl cīnās par taisnību. Amnestija, es nezinu, jā, bet tur man likās, ka šāva tas, kuram nokaitināja tas troksnis, bet šāva tas, kurš trokšņoja, ķipa. Tas ir vēl, ķipa, sliktāk. Viņam aizrādīja. Jā, tas slikti ir, jā, jo es būtu tas, kurš aizrādīja iespējams. Jā, es arī. Bet jā, nevajag šaut, laikam, cilvēks, es nezinu. Kaut kā tā, dzīvnieks arī nav vēlams. Jā, vienkārši pa seju man iedodiet, nešaujiet pa mani. jā, lūdzu, daudz labāk tas būtu. Laura rakstīja, jums būtu jāizliedz viena dziesma, kur nevar izpildīt X faktorā latviešu vai ārzemju. Kas tā būtu par dziesmu? Haralds Sīmans, Azars. Es aizliedzu kādu no tām, ko viņi katru reizi tur izpilda. Tur atkārtojās? Protams, tā kā nemitīgi. Es iedomājos, viņi dzied tikai tas pasākums ir Sony vai kaut kāda lielā tā Šķiet, Universal kaut kāds līgums tur vai nebalvā ir kaut kas tāds. Ir. Jā, laikam, ka Universal, jā. Viss tās dziesmas, ko viņi izpilda, ir viņu ārtistu dziesmas, vai tur ņem arī, es par to iedomājos, vai viņi tikai savas promotē? Nē, es domāju, ka ņem visādas, tāpēc, ka tur ir kaut kāda random, tā kā latviešu dziesmas, taču nav viss sainots Universalā. Nē, latvieši, jā, bet es domāju, ka ārzemi, es par ārzemi domāju vairāk. Nē, es domāju, ka nē, tur tik strikti nav. Tagad varbūt Imants dzirdēs. Varbūt, jā, viņš tam čokam te podkastā, interesants punkts par šito, jā. Ņemšu vērā. Rīt no rīta visi boardroomā tā. Jūs dzirdējāt šito? Kā mēs varējām šito palaist garām? Jānis rakstīja, jums būtu iespēja vadīt kādu no sazvērstību teorijās apspriestajām organizācijām, masoni, Illuminati, ķirzak cilvēku klubs Bilderbergi un tā tālāk, kur jūs izvēlaties vadīt un kāpēc? Masoni būtu ritīgi kruti, bet es pirms tam pateikšu, tas esmu pirmais ienācis prātā, es gribētu kādu tautsdeju kolektīvu vai koru vadīt, man liekas, tur tādas drāma potenciāls ir, tur varētu jāstriet. Gan tā kā iekšēji tās grupas ietvaros, gan tā kā ar citiem koriem un kolektīviem. Jā. Bet laikam masoni būtu tas. Man tagad pavīdēja galvā visādas sektas, ko es gribētu vadīt, bet te pašā laikā es laikam negribētu, jo es tomēr nevarētu pārkāpt tam, ka es zogu no ļoti, ļoti nabadzīgiem, ļoti, ļoti garāvājiem cilvēkiem. Bet tie ir ziedojumi, ko viņi to dod.
Essentially, tā ir fucking zākšana, let's be real. Sauksim lāpstu par lāpstu. Tad es domāju, ka drīzāk kaut kādā Rothschildu ģimenē vai kaut kas tam līdzīgs gribētu būt vecākais, ķipa tas opis. Viņu viedo padomes priekšsēdētāji. Jā, jo tad es tā kā visu mūžu zinu, ka man būtu bijis daudz naudas. Un es izlēmu, kam dot naudu, man ir baigā vara. Kam nedos, tu gribēji teikt? Jā, kam nedot, arī man ir vara par pārmēdījiem un tā tālāk. Nu, ķipa, vairāk, man liekas, ka, nu jā, tas, protams, arī ietekmē nabadzīgos cilvēkus, bet kaut kādā citā veidā. Nu, ķipa, jo, ja tu esi kaut kāds smirdīgs sektas vadonis, tad, nu, kāds jau īsti, tu ķipa arī neesi nekāds miljonārs, man liekas, nekāds īsts. Tur tu varētu būt, miljardieris. Par tādu naudu jau var pārdot savu dvēseli. Bet es, laikam, zinu, kāpēc masons gribētu būt. Tajā vadītājs sektai. Visādi kreizī, man liekas, fliek. Tur cenšas iestāties un tikt iekšā un redzēt, kas tas ir un saprast, kas tas ir. Varētu čakarēt viņas visādām, nezinu, iesvētībām un iniciācijām un vēl nesko, ko viņi pat gatavi darīt. Es vēl arī vienu brīdi apsvēru tā kā scientoloģiju, bet man liekas, ka, nu, tā kā tur nodarbojas kādām nestī seksa lietām, to es šķisti negribu. Ok, es, laikam, izvēlos scientoloģiju. Ak, tu kinki. Mais. Lats raksta, kā sokas etanāzijas dāvinātajam cigāram. Ir kāds ziņas par viņu? Tas cigārs varētu atsaukties, kur viņš tagad ir, ko viņš dara. Jā, īstenībā. Varbūt viņš mūs pat vairs neklausās. Pastāv arī tāda iespēja. Lauma raksta, pirms gada gaidītākā notikuma Spotify Wrapped iznāk. Miniet, kas varētu būt jūsu klausītākie izpildītāji un dziesmas. Es minēšu, ka tas pats, kas pagājuši gadu būs Satīns un Eminems. Nekas jauns man daudz nav nācis klāt. Although esmu diezgan padaudz klausījies klipa playlistas sieviešu vokāli, un tad iespējams tur no kaut kas salasīsies arī. Un kā ar bērnu pasakām? Ne, šogad nebūs telefonā. Man tas būs kā jaunais žanrs, jo es vasarā, kad pieskatīju sīkos, liku tutas lietas un pati jau mācījos no galvas dziesmas. Tas esmu svaršs tāds, viegli atcerēties. Jā. Bet man noteikti būs Beyoncé, jo, nu, es šogad taču biju uz Beyoncé koncertu un non-stop klausījos līdz tam. Un Singapūras Satīns arī droši vien būs kaut kur atzīstamā top augšgalā, tāpēc, ka arī viņas man sanāca. Nu, viņiem tad albums iznāca, un tā man ir arī jau dziesmas no iepriekšējā albuma playlistā. Jā, diskogrāfija viņiem plaši ir. Jā. Bet tā, īstenībā, kopš es nestrādāju virtuvē, man sanāk daudz mazāk klausīties mūziku. Arī ziemā, man liekas. Nu, arī varbūt, sanāk, tas arī sezonāls pasākums ir. True, jā, piekrītu. Ēriks raksta dziesmu, kas sākumā riebās, bet tagad ir bengeris. Es paskatījos savā playlistē, es godīgi neko neatradu, bet es dziesmu, kas ir itīgi nopelnījusi man vietu manā playlistē, ir tevis ieteiktā Taylor Swiftas. All Too Well, jā? Jā, 10 minūšu versija. Wow! Tā ir dziesma, ko es nekad nepārslēdzu, kad viņi sāk skanēt. Dievs, cik skaisti. Ļoti labi. Man nav tāds, jā, man tā kā ļoti ātri, nu, tā kā riebis dziesmas, un tad es ķipu neklausos. Piemēram, es esmu nobloķējusi Spotifyā Edu Šīranu, lai kad es klausos kaut kādas ķipa Spotify veidotās playlistas, lai man neskan Ed Šīrans. Un Justin Bieber arī. Man vienkārši tā kā nepatīk tā mūzika, par Edu Šīranu, man, piemēram, liekas, ka viņam pilnīgi visas dziesmas ir vienādas, un viņš krīt uz nerviem. Nu jā, visdrīzāk viņš, algoritms veido. Tas, ko tu klausies, viņš defaultā lec ārā. Exactly. Tu par Justiniem runāji. Justinam Timberlakeam kaut kādas problēmas ir? Ar to spīsas grāmatu? Ķipa, jā, tur ir kaut kādi, es neesmu pat lasījusi, tā kā kaut kāds komentārs par to, kur vēl pašu grāmatu, bet it kā, ķipa, tur viņa esot kārtīgi viņu nodirsus, nozelinājusi. Bet viņa vienīgo, vai tur viņai daudz tādi bija, kas ir darījuši pāri? Es domāju, ka daudz darīja pāri, un vienkārši Justins Timberlakes tā starp citu. Jā, viņi bija kopā, un cik es saprotu, ka tur, ķipa, viņš nesot bijis baigi jaukais čoks. Bet, arī viss tās attiecības, es domāju, ka bija tāds diezgan tāda, mēdīja kampaņa. Mums vienmēr vajag kaut kādu saldo pārīt tur. Justins un Selēna, Justins un Britnija, ķipa. Tā vismaz vienmēr kādreiz bija. Viņi izvēlējās kuģeku ar roltonu uz galvas tajā laikā.
Bet, tāpēc saka, es domāju, ka varbūt viņi neizvēlējās, viņš sabāza kopā. Aģenti uztaisam. Jā. Tad vēl man šķiet, ka bija kaut kāds laiks, ka tā kā viņai bija obligāti jābūt jaunavai vai kaut kas tam, kaut kas slims ritīgi. Ķipa, lai varētu pārdot to viņas tēlu. Sexy virgin. Fucking amerikāņi. Jā. Tādā pasaulē mēs dzīvojam. Runājot par fucking amerikāņiem, Miks raksta. Tautā runā, ka Porziņš un Laura pārtraukuši savu draudzību. Kā jūs remdāt sirdsāpes ar Porziņa budžetu? Rucavs Fēniksā izkautos ar Fēliksu. Okay. Nezinu, aizlidot, jebkur. Jā, exactly. Atrod starp spēlēm garāko laiku un... Kā tev liekas, kāpēc viņi izšķīrās? Es jau godīgi lāgā par tām attiecībām, ka šoreiz točam neko nezinu. Man teorija tāda, ka nevienā, ne otrā no viņiem nav nekas dziļāks par peļķi. Viņiem īsti kopīgi nekā arī nebija. Bet es ritīgi brīnos, kā tiem džekiem un vispār attiecības un ģimenes ir, jo viņi, kā sākās sezonu, visu laiku lido šurpu turpu. Jā, tad varbūt arī tas varbūt viens no iemesliem. Tur leģit tās sievas var saukt, tā kā, kad viņiem darbs ir, tā kā būtu tām sportas sievām, viņas tā kā lido līdzi. Jā. Pēc 3 dienām kaut kur. Cerams, Kristapiņi. Lai izdodās. Viņiem noteikti būs grūti un ilgi jāmeklē. Tur, zin, ka... Noteikti, jā. Viņai tāpat arī. Vai ne? Jā, cik, nav jau tā, ka tie... ļoti maz jau tie sportisti ir un kaut kādi reperi un tādā garā. Grūti laiku viņam. Nē. Skaidrs. Ok, Jānis raksta, durvis ir aizslēgtas, bet atslēgas sledzenē. Tas skaitās slēgtas durvis? Jā, kāpēc nē? Bet bija kādreiz, es atceros, ka nevar atstāt atslēgas slēdzenē, jo tad var izgrūst atslēgu un kaut ko tur Jā, tu paliec lapa apakšā, izgrūd atslēgas, tas ir, ja tev nav slieksnis. Come on, kuram no jums mājās nav slieksnis vairāk? Arī bandīti tev izlauž to slieksni. Bet es šito durvis slēgšanu īsti, ja es neesmu mājās uz ilgāku laiku, ok, bet man tā kā sieva neļauj mājās neslēgt durvis nekad, viņa man liekas slēgt durvis ciet, bet es būtu tas, kurš neslēgtu. 90% gadījumu. Šajā valstī arī cilvēki neslēdz durvis ciet. Man, tā kā, mūsu ģimene pat paranoiski slēdz visu laiku. Man mamma vienmēr pārbaudējusi. Man laikam nav bijusi slikta pieredze vēl. Jā, man arī pagaidām. Dzīves universitātes sniegto mācību gūt. Jā. Aivars raksta, man ir jauna sazvērstības teorija par Robertu. Roberts nekad nav vēlējies aiziet no eitanāzijas. Kariņa un Levita režīms piespieda eitanāziju izmest Robertu no podkāsta. Iemesls - eitanāzija. Viņš nolika visas valsts iestādes, valsts zemes dienests, Latvijas pasts, nodokļu sistēmu un tā tālāk. Tā vietā tika saņemta rekomendācija, ka podkāstam jāpievienojas Mārtiņam. Jauns skolotājs, kuram nav par ko heitot. Tādējādi eitanāzija nenoliek valsts iestādes un reklamē, ka Učukam būt ir the new cool. Jā, Aivars ir saprats, ka mēs ceļam pedagoga profesijas prestīžu. Jā, kā arī tehnikumu, darbs dara darītāju. Jā, tu mūs atklāji. Ja mēs šito būsim izlaiduši, šito informāciju laukā, tad tu uzmanies, ja tev uz pieres ir sarkans punktiņš kaut kad. Un arī mēs drīz mirsim. Vai arī tu esi indietis? 2 varianti. No in between. Sarmīt raksta, vai iepērkaties tirgu vai tomēr lielveikalā? Kur biežāk un kāpēc? Vai gājienu uz tirgu varētu pielīdzināt svētku pastaigai? Nē, tas ir smags darbs tagad uz veikalu doties un uz tirgu. Jā. Ir sev jāsalauž. Vienīgais tirgus, kurus iepērkos, ir kaut kāds Bolt Marketplace. Nē, bet man patīk tirgu tā opcija, tā kā dodies nopirkt sadārdzinātos poļu dārziņus, un tad tur sievieti krievisku uzrunā, un tad tu pagriezi muguru, un tu dodies pie nākošās, kas runā latvisku. Pilnīgi normāli. Nē, tirgu ir forši tie vibe, bet kaut kā tomēr tie fucking lielveikali ir vieglāki. Jā, ērtāk. Laikam jau arī lētāk, ne? Ir lētāk lielveikali, jā. Bet man ir gaļas standu tirgu, pie kuras es parātam aizbraucu. Viņa vārdā Gaļina vai viņa tirgo Gaļina? Kas ir rēcīgi, man liekas, ka jā. Gaļas Gaļina?
Jā, man liekas, ka viņa ir gaļina. Robs viņai labāk zina to sievieti. Jā, bet tās attiecības tādas ir, ka tu pie viņas ierodies 2 stundas pirms darba laika beigām, bet viņi jau kas ņem nost tāpatās. Tur nestrādā viens baigi ilgi tajā tirgu. Un es ar karti gribu maksāt, un viņi atbrauc rītā. Es gaļās brauc mājās un var atbraukt citu dienu samaksāt. Wow, tāds izīrē gaļu. No gaļinas. No gaļinas. Ļoti forši. Bet, tā kā ejot caur tirgumu, man arī vienmēr ir tā kā pašā sākumā ir tāda ritīgi nice sajūta, tur svaigi dārzenīši, nāglīši, un tad, protams, tas sastopies ar veco labo kaut kādu tur cigareti, kaut kādu to, vai kaut kādu vispār, tas, ka tu atceries, ka tev maks jāpiesargā, tā. Es vienkārši tagad nesen biju caur centrālu tirgumu izgājusi. Tā jau forša ideja, bet izpildījums kā jau pie mums. Man pat bija vienreiz tā klasiska aina, kur 2 krievienes, kas tirgo drēbes, starp citādi mēs pie viņām nopirkām tev to topiņu. Jā. Kā viņš bija, Viktorija? Viktonijas Segreta vai kaut kā kaut kas tāds, jā. Un tās 2 pārdevējus ir rīktīgi pilnā balsī krieviski diršās ar visiem iespējamiem lamvārdiem un draud vienu otrai un kaut ko nevar sadalīt. Wow. Ir rīktīgi autentiski pieredze. Ļoti labi. Reinis raksta, vai ir jēga mest nost svētku kilogramus, ja pēc mēneša atkal smagi jāēd? Nē, loģiski, tu jau atbildēji savu jautājumu, pēc mēneša smagi jāēd. Jā, laikam vienkārši jāpagaida, kad es atkal būšu atpakaļ no Latvijas. Tad varēšu sākt no 80 uz leju. Artūrs raksta, vai ir jums kādas lietas, prasmes, ko esat iemācījušies darīt ar nevadošo roku, un ko varētu būt liederīgi iemācīties? Labs jautājums. Man uzreiz nāk prātā kaut kas virtuvē. Es varu tikai kaut ko maisīt ar otru roku. Esmu to iemācījusies, jo vienkārši man kaut kas cits bijis jādara paralēli ar otru roku. Kas tas varētu? Kaut kas? Nē, man kreisā ir, man liekas, izlāk nekā citiem kreisā. Man ritīgi gribās domāt, ka man riktīgi sāp domāt par tiem kreļiem, kam padomju laikos bija jāmācās rakstīt latviski. Ej, tu dirst. Ja man tas būtu tā kā jādara. Kā tie cilvēki, kad viņi izaug, viņi fakit rakstīja ar kreiso, vai viņus tā kā mērkaķēns cirkā izdresēja, un viņi arī mauc pēc tam visu dzīvi ar labo roku, kā viņus dresēja? Mana oma ir kreile. Interesanti, bet viņa turpināja rakstīt ar kreiso, jā. Sistēmu viņa salauzījām. Viņa māka ar abām, bet viņa tagad, man liekas, ka raksta ar kreiso. Ja viņa kaut ko raksta vispār. Tagad jau raksta tikai telefonā. Varbūt viņa kaut kādu sudoku pildu krusvārnīku. Tas jā. Interesanti, būs jāpavēro nākošreiz. Es paskatīšos, ko viņa dara. Jo var tā būt, ka viņa ar vienu roku dara vienu lietu un ar otru roku otru. Es neesmu droši, bet tas jā, interesants atcerējos, ka viņa ir kreila. Man liekas, ka tur arī tas stāsts bija tāds, ka, varbūt mana vecvecmāma bija aizgājusi uz skolu tur, vai ko pateikt, ka, viņa nemāk rakstīt tā, vai ko tādas neatceros. Jā, cik tev ļoti tas bērns ir jāienīst, ka viņš reāli var rakstīt ar to, ka viņš to var izdarīt ar kreiso roku. Nē, tu darīsi kā visi. Jā, tā gan pretīgi. Tā kaut kā, bet es neko, laikam, citu tādu īpaši nemāku ar kreiso roku. Jā, mēs tāpatās neko nemākam ar labo roku, ko mēs varam mācīt ar kreiso roku. Tieši tā. Kati raksta, ir idejas, ko darīt ar tiem autovadītājiem, kas vidējā ātruma radara posmā, kur ierobežojums ir 90 km/h, brauc uz 80 km/h. Piespiedu matemātikas fizikas kursi ar grandiozu eksāmenu galā, automašīnas pārbauda, mošs spidometrs beigts. Es domāju, ka tur ar alkoholu pārbaudi varētu pietikt. Vajag to Annijas, to LED ekrāniņu aizmugurē, lai viņš steidz to iemeslu, kāpēc viņš valkās. Man patīk, ka viņam jau ir nosaukums Annijas LED ekrāniņš. Ļoti labi, man patīk. Tā viņa arī vajag saukt. Bet jā, tas kaitinoši, tas gan varētu būt kaitinoši, ka jā. Bet ir cilvēki, kuriem nav tas digitālā opcija iestatīt ātrumu. Kurš jau vispār pedāli tur uz fikāja tur uz pedāļu? Varbūt. Normāli ar podziņu pātrinies, bremzējies. Pedāļi ir overrated. Un arī manuālā kārba atceramies. Un ir jābrauc pēc veiza, nevis pēc spidometra. Tāpēc, ka pēc veiza var bišķi ātrāk braukt. Redz kā. Policistu kungs, es taču braucu pēc veiza. Jā. Strādā 9 reizēs no 10.
Bet, nu jā, interesants tam ātruma ierobežojumu kamerām. Nu, tas vienkārši, man liekas, ka tieši, nu, kaut gan nē, tu, I guess, tas, laikam, tā ideja ir tāda, ka tu iemāci tā kā tiem cilvēkiem, ka jānotur tas vienmērīgs, tas ātrums. Nē, viņš jau nav vienmērīgs. Tu sākumā vari lidot un pēdējo minūti apstāties pirms viņa. Viņš jau izmēr to laiku, cik ilgā laikā tu esi veicis to distanci. Un, ja tu esi ātrākā laikā veicis, tad tev ir sots. Nu jā, bet that's what I'm saying. Bet tu vari braukt tāpat, kā tu pirms tam brauc. Tev nav jābrauc lēnāk. Nē, nu lēnāk nē, bet ātrāk tu nevari. Ātrāk nē. Lēnāk vienmēr var. Katram traucē tieši tas, ka citi brauc lēnāk. Es nezinu, tur apdzīt nevar. Bet, nu, ja tu apdzen, tad tu uzņem ātrumu ritīgi. Jā, bet tas, man liekas, nav. Tā distance ir gara. Viņa diezgan gara, un veizā ir ritīgi forša funkcija, ka viņš rāda to distanci, cik tev kā loading screens, cik tev ir palicis. Un tad tu vienkārši redzi to, un ja tu esi braucis ātrāk, nekā vajag, viņš paliek sarkans, ja nemaldos. Nu, viņš tev nomet ātru, viņš tev izlīdzinās, un tu brauc. Varbūt tie, kuriem ir tas 80, tā ir darījuši. Un tāpēc viņi tad nomet, jā. Un kaitina to kati. Jā, maybe tāds scenārijs. Nu, skaidrs. Ļoti daudz šoreiz par autobraukšanu mēs kļūstam par vienu no vadošajiem automobīļu podkāstiem pasaulē un Latvijā. Paldies, Paula Timrots, par tevi ieguldīto darbu šajā visā. Bet tas no klausītājiem viss. Ja vien tev nav ko pievienot, mēs varam slēgt šo godīgi ciet. Nav gan. Paldies. Paldies. Es esmu excited, ka nākošais nedēļas brauc uz Latviju, redzēsim, kad būs ieraksts. Tas mums ar Mārtiņu vēl jāsarunā, jāsaskaņo ar visiem ģimenes locekļiem, kā arī pēc tam, pēc nedēļas, es dodos skatīties Biza vaļā live, vēlos jums visiem ieteikt nākt, tā kā es domāju, ka mums jau noteikti pārklājās un jums jau ir biļetes, bet varbūt mēs varēsim tur satikties, un ja mēs satiekamies, tad gluži varbūt nav jānāk ar pretiklību klāt. Tālūk. Man bija ļoti interesanta situācija, ka vienreiz, tagad pēdējais, kad tas bija vasarā Latvijā, es neatceros, vai šo stāstīju ierakstā, ka mēs ar draudzenēm bijām aizgājuši uz ezīti, un stāvam rindā uz toleti, un nenāk neviens ārā, tur mēs stāvam, un rindā jau veidojās tā kā, daudz cilvēku jau stāv tajā rindā, daudz tur padodās, vēl kaut ko. Padodās, tā kā apmīžās tur uz vietas? Vai? Jā, apmīžās, vārtās savos čurās. Kāds nomirst nesagaidot, kā grūtnieks piedzemdē. Jā. Tur bija priekšā tāds smieklīgs opis, kas mums tur visu laiku smīdināja, ko. Un tad tieši aiz manis un draudzenēm bija tāds divas meitenes. Kuras arī, mēs jau sākām tur savā starpā kaut ko runāties, un tad mēs kaut kā tur, vienu padzirdēja no otras, ka iesim pārielē uz citu vietu čurāt un ko. Un tagad mēs tur aizskrējām, ko tur, un viena no tām meitenēm, iet pirmā toaletē, un viņa iznāk ārā, es tikko sapratu, tu esi Anija no eitanāzijas. Tas dēls no Bizas. Jā, bet tik smieklīgi, viņai tik ļoti acīm redzot vajadzēja čurāt, ka viņai prāts bija pilnīgi apmeklējis, un es arī tur tumsā izskatās pavisam savādāk, un arī droši vien pārgrieztu ģīmi no tā, cik ļoti vajag čurāt, un tad cilvēks iet klusumā, pasēž pāris minūtes, padomā, un tā bija tā. Tā kā jā, uz tādas satikšanās man ļoti patīk. Laikam tas ir tā stāsta morāla, kāpēc es gribēju pavilkt garāk šo epizodu. Tad 5 minūtes pirms Bizas mīta sākuma tiekamies pie sieviešu toaletēm rindā? Jā, tiekamies pie sieviešu toaletēm rindā, kā arī iespējams pirms tam Stokmanā sūrstraumīgu meklēt. Varam savākties. Edgars lūdzu paņemt līdzi. Jā. Tālūk, dārgie klausītāji, paldies Mārtiņ, paldies jums klausītāji un tiekamies nākošajā eitanāzijas epizodē. Atā, čau! Čau!